Piebraucam pie Peipus ezera. Interesanta motorlaiva. Šķērsojam tiltiņu. Zivju pārdevēji te viens aiz otru. Mēs vien virzamies gar Peipus ezeru Igaunijas pusē, ne Krievijas. Mākonīši savelkās. Par tunis sāk līt lietus. Peipusiņ, peipusiņ, piepriecina mūs ar saulīti, jo rītā tāpat nevarēs braukt, būs lietus, liels lietus. Tā ir 14. diena, kopš ceļoju pa Igauniju. Lielā ceļa nobraucām, tagad dodamies uz apdzīvotu vietu Mustvē. Skatos, ir jauns asfalts uzliets. Mustvē, Pūho. Laikam viesunams. Vairāk par 15 grādiem nav. Viens turists ar velosipēdu brauc pretī. Dāmas staigā. Skaisti mākoņi. Līdz Peipus ezeru. Pasakains skatu. Un saulīti man ieplūc. Šeit skaisti ir kultūras zona. Igauņu miestā Mustvē. Sēfotos man patīk. Kā mols. Nu šitais jau Peipus skats savu šiem koku zariem un saulīt. Ir neko. Atgriežamies no mola gala punkta. Atpakaļ tuvāk pamatiem Sauszemē. Tuvāk skaistumam. Šito malā rokapgalvu. Baznīcas torņi. Tāda nu ir tā Mustvē. Mustvē izbraukājām centru. Aizšausim tagad pa labi. Pabrauksim, cik tālu vēlreiz. Šķērsojam kanālu. 12. jūnijas. Pusdienas laiks, Igaunija, 14. ceļojuma diena. To tev arī apsveicu. Izskatās, ka tā ir arī
viena no pēdējām, kad ir iespējas braukt ar velo, jo pārējās 3 dienas, kas atlikuši, sola ar ļoti nepatīkamu lietu. Nu, raudzīsim, kā tur būs. Tāda plus ieliņa gar Peipus ezeru. Lauvas man patīk, pasties tāds sargi laknē mājā. Suns arī aizsēdz vēl. Tāpat ieliņa. Mazāk vējpūšu nekā uz dēlās štrāsas. Brauksim uz stājies. Putas zona. Ciemats bez nosaukuma. Tas par dompi. Gazīgs, pie sienas laikā. Pirmo reizi ceļojuma laikā bija garājā jāģēbās. Jo no rīta bija tikai 3,14 grādi pagaiss. Tā, 34 kilometri šodien veikt. Vēl 1 kilometru uz priekšu un tad brauksim apakaļ. Man pēc 200 metriem jāpagriežas uz savu viesunamu. Meža būdiņā, meža vidū. 2 naktis tur. Griežamies pa kreisi. Un vēl 1,7 kilometri. Es te braucu ar mašīnu, es atceros. Pāri šim tiltam. Skaista baznīca. Un pa kreisi. Visās naktsmītnēs, kuras apmetiesies, baigtu ir baznīca. Nu, tāds ir ceļš uz manu hižinu. Tur jūs redzēsiet zaru būdiņu. Lūk, ceļš pie manas būdiņas. Tāda atkal, var redzēt. Tad labi. Laiku mans opalīts gaida jau. Šī ir mana naktsmītne. Sen nav bijis tāda romantika man. Rādīšu, kas man te ir iekšā. Skaists priekšnams. Baigi interesanti atslēga bija. Kur aizslēgts iet. Man bagātība ir izkrauta ārā. Agrāk cilvēki uz mūrīšu sildījās. Leduskapis ir plīts, kur var uztaisīt ēst, ir kādi trauki. Ūdens tāds baigi interesants. Skats pa logu. Pūkstens gan ir foršs. Butaforija. Zemnieks liels gurķaudzētājs. Un te es saprotu, ir kaut kāds raksts par viņu. Kempinga. Novērtējums ir 8,8. Mani čemodāni. Sildītājs, es varu ieslēgt. Šī ir mana gultiņa. Mākboks ārā. Daudzas citas lietas. Tur vēl viens var gulēt. Tur ir arī otrais stāvs. Mēs kāpam otrajā stāvā. 2, 3, 4, 5. Tā, Gunti. Sēd tādas romantikas nav bijis. Ko jūs vēl te varat redzēt apkārtnē? Vakarā var atnākt pašūpoties kopā ar rodiem. Tur tāda interesanta mājiņa. Dzīvot otrā stāvā, saimnieks te par kaut kur ir vakars. Nu, tāda romantika ir te meža vidū. Nu, skaisti es to teikšu. Baudam dzīvi kopā ar Opeli un Kanjonu. Tas laikam ir ar vienu kameru ņemts. Tas man patīk jau. Nu, iziesim ārā, Gunti, paskatīsimies. Kāds laiks šodien? Guten Morgen.
Good. Today rest day because rain. Bicycle no. Nu, tagad jau pamatīgi līst. Kā tev patīk, Gunti? Es esmu bišķi tā kā satraucies. Iesmā apskatīsimies šinī būdā. Tur vēl viena māja ir. Starp citu, tur ir dīķis, kur mazgāties. Un tur pāri grāvim saimnieks dzīvo. Guns vēl nav salījis. Traktīrs. Vārs iekšā. Ejam cauri atpakaļ uz būdiņu. Šodien nekas labs nav sagaidāms. Ču. Kas šitais pa trumuli? Ko? Uz manas būtiņas nav nekāda uzraksta. Bet ko es ieraudzīju šodien, paskatieties logā. Kas sipa veci? Nu, man taču līdzīgs nav, vai ne? Dodamies iekšā. Savā mīļajā būtiņā. Šeit atpūtīsimies. Šodien brīvdiena. Izmanto, mācies, iepazīst jaunas lietas. Oi, visas prilles nosīdušas ir. Mani gaida planšete. Mana mīļākā planšete. Ko te Guntis te gatavo? Makaronus. Lūk, sadalītas vēl mēs uztaisījām. Paņemsim kečupu. Majonēzi. Cik izmaksāja? 30 eiro laikam 2 naktis. Es pat īsti nezinu. Vēl kas ir interesants. Mazgāšanās ir, redziet, tādā. Ir kaut kāds ūdens ieliets. Gaidām pusdienas un sakam labā vedīt 12. jūnijā. Labdien, 14. jūnijā. Esmu pēdējā lokācijā. Un tagad apdzīvota vieta. Līdz manam viesunamam no šejienes 3,5 km. Šodien padomā kādi 70 km, jo tāds mitrs nepatīkams laiks, šatā pilina, spēcīgi nelīst. Elva tikai 16 km, rītā braucu šo pusi. Pēc no Tartu 26 km esam. Viljanda 52 stopus. Jauki ripojam lejā no kalniņa. Nezinu, kā būs atpakaļ, bet pagaidām brīnišķīgi. Tāda maza migliņa sitās man brillēs. Bet nu netik daudz, lai traucētu braukt. Elvā, pie trampolīna, pirmo reizi. Par to arī Gunta apsveic. Nomācies šodien pēdējā ceļojuma diena. Šodien plānā 60. Pārāk tumšas debesis. Nu, pēcpusdienā točno līs. Labi, nav ko kavēties, braucam. Labrīt! 15. jūnijas. Mans pēdējais viesunams. Aiz sētas dzīvo saimnieks. Šeit tāds kubuls droši vien, ka var mēģināt mazgāties, bet pagaidām ir ciet. Dārtu varam uzspēlēt. Grils. Labierīcības ir ārā jāiet. Duškabīne ir šeit.
Vakar nevarēju uzreiz atrast. Vēl pēc priekš izbraukšanas. Tā, ieejam virtuves zonā. Virtuves zona izskatās šāda. Diezgan plašas telpas. Šeit ir visa atribūtika, lai gatavot ēst. Šī traukā man atnesa brokastis. Tagad jau ir tukšas, bet ļoti daudz, kas bija. Redziet, arī medus var izmantot. Redzot, diskotēku rīkot, ballītes. Tas tā. Tā ir šī daļa. Parādīšu istabu. Mana mīļotā gulta. Tāda normāla istabiņa. Televizors, te ir manas mantas izvietotas. Un par šīm rožainām trepēm un uzkāpt 2. stāvā. Tur arī var gulēt. Numuriņā ir drēbes, kur izvietot. Ledus skapis šoreiz man ir pilns. Aiz sēras var redzēt, tie arī 2 suņi ir. Taisam vaļā savu. Te mani gaida mans kanjons.